Mēs esam ģimenes uzņēmums ar nosaukumu Head Brewery. Darbojamies Ķekavas novadā Lāmiņās. Nodarbojamies ar alus ražošanu. Kāpēc mēs vispārībā izdomājām to projektu savā laikā un uzņēmumu bija tas stāsts vairāk no vecā tēva puses par to, kad vienreiz sēdējām pie galda vakariņojām un viņš stāstīja, kā viņi agrāk taisīja alu un visu, un tas kaut kā aizķērās tajā dvēselītē, un tad mēs domājām, nu labi, jāpamēģina taisīt alus. Tā sāka māju brūvēšanas, tas aizķēra, un tad pēc kaut kādiem gadiem jau 15 jau sāka brūvēt profesionāli. Un tad nodibinājām uzņēmumu un esam šeit. Mēs Daugavkrastā realizējam 2 projektus, ne, 3 projektus jau, bija pati alus darītavas, visu trauku gatavošanas iegāde. Tad otrais projekts mums bija pakošanas iekārta. Un trešajā projektā iegādājāmies pašu to uzlīmju aplikātoru priekš buržām. Ieguvumi viens ir tas, ka efektīvi varēja izmantot līdzekļus. Visā visumā esam diezgan veiksmīgi startējuši, lai izkarotu savu vietiņu Latvijā, alus piegādātāju ražotāju vidū. Un cenšamies arī lēnā garā izkarot savu vietu eksportā. Noteikti vēl startēsim ar jauniem projektiem, jo ir šis tas, kas ir nepieciešams, lai turpinātu attīstīties. Un cerams, ka mēs ar saviem panākumiem spēsim kaut kā piesaistīt vēl projektus. Pieteikties bija salīdzinoši viegli. Varbūt pirmais projekts bija mazliet tāds tā kā mācīšanās pieredze, bet otrais un trešais jau bija salīdzinoši vienkāršāk. Padomājiet kārtīgi, ko jūs gribat darīt, un ja jums tā ir sirdslieta, tikai startējiet uz priekšu un viss būs kārtībā.